parādīšu jums, ko es pasūtīju šeinām. Es visas lietas nepiemērīšu, jo citas lietas ir tādas bišķiņas spicy, bet jūs tāpat sapratīsiet, kā tā precīzi izskatās. Es sākšu ar tādiem sīkumiņiem. Es pasūtīju UV lampu. Šādi izskatās tā kā parasta balta UV lampa. Kāpēc es pasūtīju šo lampu? Jo man patīk taisīt pedikīru visu cauru gadu, tāpēc es šoreiz gribēju updeitoties un sākt taisīt gēla nagus. Un jā, šī lampa maksāja kaut kādus 7 eiro. Es jau viņu izmēģināju, reāli laba lampa, un 7 eiro. Tad es pasūtīju šādus super mazus auskariņus. Tur ir visādi auskariņi, pērlītes, tādi kā dimantiņi. Vienīgais, kas man nepatīk šajos auskaros, ir tas, ka viņi nav piestiprināti un tā aizmugurīte, ķepiņas, ir vienkārši samētātas šita, un es jau jūtu, ka es pusi ķepiņu vienkārši pazaudēšu, bet kāpēc es pasūtīju šos auskarus? Jo man ir skrimšļa auskars, un es pazaudēju ārstniecisko auskaru, tāpēc, jā, man vajadzēja tādus mazus auskariņus, un es jau jūtu, ka manai ausī īsti nepatīk tie auskari, bet, jā, vispār neatceros, cik maksāja šie auskari. Tad es pasūtīju fake čolku. Man jau ir viena fake čolka, bet man gribējās tumšāku, jo tā ir tāda diezgan gaiša, jo tagad man ir tādi diezgan tumši mati. Man ik pa laikam patīk uzlikt čolku kādām bildēm vai tā, jo man riktīgi patīk, kā man izskatās čolka, bet es nezinu, es nevienmēr gribu nogriezt. Man šķiet, šī čolka maksāja kaut kādu eiro, nu ļoti lēti, un īstenībā izskatās tā kā diezgan labi, tā kā varētu pateikt, ka tie varētu būt īsti, nu labi, tie nav vispār īsti mati, viņi maksā eiro, bet tā, ka bildēs vispār nevarētu pateikt, ka tā ir fake čolka, un arī, es nezinu, varbūt pat dzīvē arī, nu, bet tagad noteikti neskatīsies labi. Labi, man vajadzētu ieveidot kārtīgi matus, bet jā, šis ir labs pirkums. Ja tu tā kā gribi zināt, kā tu izskatītos ar čolku, bet tu, protams, ka negribi griezt, tad es nenormāli iesaku nopirkt fake čolku, tāpēc, ka 1 eiro. Tad es pasūtīju ķēdīti, kas īstenībā ir kā 2 ķēdītes. Es īsti neatceros, kā šīs ķēdītes izskatījās bildē, bet man šķiet, ka šādi neizskatījās. Kāpēc man liekas, ka bija domāts kā dimantiņi, bet es īsti neatceros. Šādi izskatās, man šķiet, ka šīs ķēdītes maksāja arī kaut kādus 2 eiro, tā kā priekš 2 eiro. Šo lietu es nenormāli gribēju tā kā jau diezgan sen, bet es nezinu, es visu laiku aizmirsu, ka es gribu šo lietu. Jūs zināt, tur, kur ir šeinā tās ieteiktās preces, un jā, tieši laikā izmetās šis produkts šādi caurspīdīgi melni cimdi. Es nevaru bildēs, šie cimdi izskatās tā kā tik eleganti, tik sesī, tik... Es nevaru, man nenormāli patīk. Es domāju, arī ar kaut kādu tiešu izskatu arī šie cimdi riktīgi labi izskatīsies. Šādi, tā muša, šādi izskatās vienkārši tā, bet man arī ļoti patīk, ka šie cimdi ir uzvilkti šitā. Šādi, manuprāt, nenormāli labi izskatās, un vēl ar kaut kādiem milzīgiem gredzeniem. Tā muša! Man nav tādu lielu gredzenu, bet riktīgi labi izskatītos ar tādiem milzīgiem sudraba gredzeniem. Jūs gan jau, ka zināt, par ko es tagad runāju, bet jā, nenormāli labi. Un šie cimdi maksāja 2 eiro. 2 eiro. Tagad mēs jau aizējām uz nedaudz interesantākām lietām. Man nenormāli patīk tāds roķīgs stils, tāds e-girl stils, tāds, es nezinu pat kā lai pasaka, tāds dramatisks stils. Man nenormāli patīk, tāpēc man ļoti patīk šitādas
ķēdes, tādas visādas jostas man nenormāli patīk, bet man ir tikai viena tāda. Tāpēc man gribējās vēl nopirkt, tāpēc es nopirku tādas divas, un es reāli... Es nezinu, kā lai šito uzvelk. Es neizvēlējos baigi labu maiciņu šajam, lai parādītu, jo šī josta saplūst ar šo maiku. Bet, protams, ka šī josta man ir daudz par lielu. Un jūs redzat, kā šeit karājas šitie, kas man nepatīk, jo, es esmu pārāk aktīva. Un šeit arī nav cauruma, lai man te būtu pieguļoši, bet, es tur tā iespraužu iekšā. Jā, šāda, es pat nezinu, kā lai šo nosauc, tā kā josta. Šāda, šeit ir tādas divas siksnas, tad šeit iet krustā un tad šeit sasienas. Aizmugurē izskatās šādi, es nezinu, vai jūs redzat, tā kā šeit laikam iet. Jā, un tad ir tā apakšējā svītra. Tā bildēs riktīgi labi, un es domāju, ka es varētu uztaisīt smuku outfitu ar šo, bet, ja skatās uz kvalitāti, ļoti ļevi. Diezgan ļevi, es jau jūtu, ja es nesātu biežāk šo jostu, tad šis sāktu lobīties, jo es nezinu, vai jūs jūtat kamerā, vai jūs varat saprast, bet, jūs redzēt, ka ļoti, slikta kvalitāte, bet es neceros, cik es samaksāju kaut kādus 5 eiro par šo jostu, 5 vai 7. Un tā kā... ir oka, bet es ļoti labi saprotu, ka, lai šādu uztaisītu kvalitatīvu, būs arī ļoti dārgi, tāpēc, priekš tās cenas tā kā ir labi. Un bildēs jau arī nevarēs redzēt, ka ir ļeva kvalitāte, jo tā izskatās riktīgi labi. Man nenormāli patīk. Tad es pasūtīju vēl vienu arī tādu jostu, kura man šķiet ir varbūt par 1% labāka kvalitāte, bet arī diezgan ļeva. Bet ar šis ir vispār reāli, jūs paskatāties. Šis arī man ir nedaudz par lielu, protams, ka es esmu nenormāli tieva, bet man nenormāli patīk. Es vakar uzvilku un bija riktīgi labi, bet man atkal jāsaprot, kā šis uzvelkās. Tā, lai jūs redzētu, kā izskatās šī josta, es uzkāpšu uz krēsla. Tātad. Var just, ka man ir par... jūs pat neredzat apakšu. Tātad, šeit ir tā josta, kur aiziet 2 tādi jostveidīgi dekori ar šito. Te ir visādi tā kā vēl dekoratīvi. Šeit arī tādi dekoratīvi. Un tad šeit aiziet tāda svītra, kurā... Ak, Dievs, es ceru, ka es nenokritīšu. Kurā... Redziet, šeit aptinās tā ap kāju, ārprāts tik kičīgi, man nenormāli patīk. Labi, tagad mēs sākam ar spicy lietām. Es pasūtīju ļoti daudz apakšveļu, jo vispār es gribēju pārbaudīt, kāda šeinā ir apakšveļa. Šī būs vienīgā lieta, ko es nerādīšu. Šeit ir baltas biksītes, kuras ir tādas... pārāk spicy internetam. Tāpēc, šo es nerādīšu. Vispār arī, tāpēc es arī teicu, ka es visu nepiemērīšu, jo es pasūtīju daudz apakšveļas un es negribu, lai mani YouTubes tā kā nobano, jo YouTube'am nepatīk šādi video. Bet es pasūtīju baltu šādu bodiju. Tā, mēģināšu pēc iespējas labāk parādīt. Tātad šeit krūšu daļa ir mežģīnēs, šeit pāri ir tādas kā gumijas ar tādu kā dekoriņu, tad šeit viss ir caurspīdīgs un tad šeit pāriet pāri arī 3 gumijas. Jā, šeit arī viss ir
caurspīdīgs, protams, un šeit tās divas gumijas aiziet līdz kājām, un tad šeit ir uz kājām tāds kā fake zeķturis, rīktīgi labi izskatās, un tad vēl nāk līdzi šitāda jostiņa, kura apiet šeit, lai riktīgi nosnačotu tavu veistu, un tā kā izskatās riktīgi labi, ka šeit vēl pāri aiziet tāda josta aizmugure. Šeit ir bišķiņ mežģīnītes dekoram, un arī viss caurspīdīgs. Man šis bodijs tā kā derēja riktīgi labi, viss riktīgi labi piegulēja. Viss riktīgi labi pieguļ, bet man krūšu daļā nedaudz par lielu ir. Es pasūtīju izmēru, jo vispār tur nebija mazāka izmēra, un es vienkārši cerēju, ka man derēs, un tā man derēja, bet vienkārši krūšu daļā bija par lielu. Un tāpēc, ja tu esi XS izmēra meitene, kurai nav lielas krūtis, tad šis bodijs nav tev, bet ja tev ir krūtis, tad šis bodijs ir tev. Kopumā kvalitāte ir tik laba, tā kā reāli laba. Es vispār nepateiktu, ka šis ir no Sheina. Šī gumija tā kā ir kvalitatīva, mežģīnes arī tādas šķiet diezgan tādas biezas un ka nesaplīstu viegli. Šeit te arī ir tā stieplīte, viss tā kā ir rīktīgi kvalitatīvs, man nenormāli patīk. Tālāk, nākošais bodijs, kuru es arī nepiemēršu, tāpēc, ka šis ir ļoti caurspīdīgs. Tā kā tur var redzēt pilnībā visu, bet īstenībā varbūt es varētu uzvilkt vienkārši pāri šitajai maikai. Tā, es uz ātro parādīšu, tātad šis ir tāds ļoti meitenīgs bodijs, tāds... Tā, kas te tagad notiek? Aizmugurā ir krusts, lencītes aiziet krustā, un šāds tā kā šeit ir mežģiņu dekors, un tad šeit ir tādi kā šortiņi, kuri tā viegli krīt. Šeit, protams, viss ir caurspīdīgs. Viss ir caurspīdīgs, tā kā visu tur varēs redzēt. Aizmugurē, tās lences krustā, un šeit arī nav nekā, aizmugurē nav nekā dekoratīva, vienkārši tur ir viss caurspīdīgs. Un tad iet šāda skaista lentīte ap vidukli. Tā, es uzvilku pāri maikai, varbūt jūs šādi labāk sapratīsiet. Tātad šādi izskatās, un tad šeit iet lentīte, un tāds riktīgi cute bodijs. Kvalitātes ziņā tā kā ir diezgan normāli, ņemot vērā cenu, tā kā man ļoti patīk šis materiāls, tāds ļoti maigs un patīkams, mežģīnes tā kā, mežģīnes, un arī viss liekas tā labi sašūts, tā kā reāli man riktīgi patīk. Arī šis bodijs man der perfekti, tiešām riktīgi labi der, šo es ļoti iesaku. Tālāk, apakšveļas komplekts, vēl viens. Šo es nemērīšu. Arī. Tātad šeit ir krušturis un biksītes, mežģīņu. Šis komplekts bija tik nereāli lēts, tā kā kaut kādi 3 eiro, tiešām bija smieklīga cena, un es domāju, labi, priklam nopirkšu, jo tur bija viena atsauksmes bilde, kurā izskatījās tā kā riktīgi labi, un es domāju, tā kā 3 eiro, vai, bija nereāli lēti, domāju, tā kā pilnībā vienalga. Tātad šādas ir biksītes, tā kā vienkārši mežģiņu biksītes, un šeit ir tāds kā dekors, kas apiet apkārt vēderam. Šīs man riktīgi labi derēja, viss labi piegulēja. Viss labi pieguļa. Es nemāku runāt. Un krušturis arī mežģiņu. Šāds vienkārši 3 stūra mežģiņu krušturis. Šeit arī ir tāds kā dekoriņš ap krūtīm apiet. Un tad ir vēl viena gumija, kura pieguļ šādi ap ribām, bet šī gumija gan man bija par lielu, ļoti žēl, un arī nevar regulēt šo gumiju, tāpēc,
Kvalitātes ziņā tā kā, pa to cenu rīktīgi labi. Es lasīju atsauksmju bildes, un tur bija rakstīts vienkārši esiet uzmanīgi ar nagiem, tā kā var viegli pārdurt mežģīnes ar nagiem, bet tā, priekš tās cenas, tā kā rīktīgi labs komplekts. Tālāk vēl viens bodijs. Šis bodijs ir tik dievīgs. Tā kā šis bodijs ir nenormāli dievīgs. Es pasūtīju gaiši zilā krāsā, tur bija visādas krāsas. Pirmkārt, šī bodija kvalitāte ir tik laba, tā kā es biju tādā šokā, jo tiešām man šķiet, ka šo tu varētu nopirkt kaut kur, nezinu, veikalā, tā kā reāli rīktīgi laba kvalitāte. Tātad. Gaiši zils bodijs, šeit krūtīs ir mežģīnes ar tādām kā puķītēm, rozā un tur lapiņas zaļas, tad šeit ap vidukli iet gumija, tad šeit ir tāds dekoratīvs caurums, šeit viss apakšā ir caurspīdīgs, tātad aizmugurē. Šeit arī ir caurumi, tā arī caurspīdīgs, un arī šeit aiziet arī tie fake zeķturi ap kājām. Tā, parādīšu jums tuvāk, jūs paskatāties, es nevaru. Šajam bodijam ir tik laba kvalitāte, nenormāli, un man šķiet, ka šis bodijs arī, es neko nepirku tā kā baigi dārgu, apakšveļai. Viss bija tāds diezgan lētās cenās, tāpēc es esmu tik šokā, ka ir tik laba kvalitāte. Šis bodijs man perfekti nepieguļ, bet tā kā it kā der, bet es jūtu, ka varētu būt perfektāk, tā kā ir vienkārši, normāli. Vienīgais arī krūšu daļā arī ir nedaudz par lielu. Tāpēc šis bodijs arī nebūs tajām meitenēm, kurām ir mazas krūtis, diemžēl, bet tām, kurām ir lielas, jums vajag šo bodiju. Tad vēl apakšveļas komplekts. Jā, es pasūtīju daudz apakšveļu. Šajam komplektam ir tik nenormāli skaista krāsa. Es dievinu. Bija visādās krāsās, bet es pasūtīju tumši zilu ar tādu baltu, caurspīdīgu audumu. Tā kā šāds ir krūšturis. Man šķiet, ka krūšturis man arī tā kā bija čut par lielu. Bet tā kā, nedaudz par lielu bija nenormāli skaists. Kvalitāte arī tāda, diezgan laba. Tad šādas biksītes nenormāli skaistas. Šeit priekšā ir mežģīne. Tad šeit viss aizmugurē ir caurspīdīgs. Rīktīgi smukas biksītes, un tad ir fake zeķturi, kuri apiet ap vidukli, šādi, un tad šeit aiziet uz kājām arī, tie fake zeķturi. Rīktīgi smuks komplektiņš, man nenormāli patīk. Bet šis komplektiņš arī būs sievietēm, kurām ir nedaudz lielākas krūtis. Tad nākošais apakšveļas komplekts. Šis bija, man šķiet, tas arī man derēja, bet šis komplekts man derēja perfekti. Tā kā šis beidzot būs tajām sievietēm, kurām ir mazas krūtis, jums perfekti derēs, kurš šitas ir S izmērs. Tātad šādas melnas biksītes ir visādas krāsas. Bet es pasūtīju melnas ar tādām sarkanām puķītēm. Šeit aizmugurē viss caurspīdīgs. Īstenībā ļoti līdzīgs kā tas zilais komplekts, tikai šis ir melns. Un krūšturis arī caurspīdīgs ar sarkanām puķītēm, bet jā, krūšturis man derēja perfekti beidzot. Ziniet, kvalitātes ziņā ir diezgan labi, ņemot vērā to cenu, jo es esmu sūtījusi apakšveļu no AliExpressā, un šī ir labāka kā AliExpressā veļa, tā kā diezgan laba kvalitāte, tā kā es noteikti šo komplektu nesāšu. Tā, mēs esam nonākuši pie pēdējā bodija. Bet īstenībā šo bodiju, šī ir kleita, tas vēlāk, šis ir bodijs, bet šo bodiju es īstenībā nesāšu vairāk kā ārā, lai ietu, piemēram, ar džīnsiem vai kaut ko tādu, tāds
melns bodijs, kuram krūšu daļā ir tādas kā arī gumijas dekoratīvās, reāli tik smuki, un šeit ir, viss bodijs ir caurspīdīgs, bet šeit aiziet tādas kā dekoratīvās gumijas, aizmugura visai ir caurspīdīga. Šis bodijs arī man rīktīgi labi derēja, krūšu daļā viss tā kā rīktīgi labi, izskatās arī ļoti smuki, tā kā es šo noteikti vilkšu, es domāju, piemēram, uz kaut kādu ballīti, ar džinsiem, vai es nezinu, ar jebko, tā kā rīktīgi smuki izskatīsies. Kvalitātes ziņā arī rīktīgi labi, tā kā man nebūs kauns iet šajā bodijā no mājas. Viss materiāls ir stingrs, gumijas arī ir stingras, tā kā rīktīgi labi. Tad pēdējās divas lietas. Vispār, kāpēc es sūtīju šo Shein pasūtījumu, tāpēc, ka man vajadzēja nopirkt dzimšanas dienai kleitu, un es tā kā gribēju šoreiz kaut kādu smuku kleitu pasūtīt, jo Sheinā ir riktīgi tādas smukas kleitas, un es domāju, kāpēc ne? Tāpēc es pasūtīju vienu kleitu, un šī ir tā kā rezerves kleita, un es nevaru izlemt, kuru kleitu vilkt. Īstenībā šo kleitu nevar tik labi saprast, tāpēc, ka izskatās vienkārši melna, bet šai kleitai ir tādi kā, nezinu, varbūt jūs tagad labāk varēsiet saprast, tā kā fokus. Tātad šeit ir tāds kā audums, kurš aiziet tā. Es reāli nezinu, kā lai izstāstu, bet es ceru, ka jūs saprotat. Un tad šeit ir tāda kā fake korsetīte, tā kā šeit nav stingras, bet tā izskatās, kā tur būtu korsetīte, jo šeit aiziet tādi trīs, tāda kā svītras trīs, un tad šeit atkal aiziet tas materiāls. Es reāli nezinu, kā lai izstāst. Es ceru, ka jūs saprotat. Un aizmugura ir vienkārši tā kā ieguļošana. Šī kleita maksāja 10 eiro, un priekš 10 eiro kvalitāte ir reāli tik labā. Ja neņem vērā lencītes. Lencītes gan ir tādas diezgan ļevas, bet tā pārējais materiāls un vispār kā ir uzšūts, ir rīktīgi labi, tā kā es esmu ļoti apmierināta ar šo kleitu. Un tāda mana dzimšanas dienas kleita, kur ir tā kā domāta kā mana dzimšanas dienas kleita, nereāli skaista kleita, tā kā man tiešām ļoti patīk, bet šajai kleitai ir viens bet. Tāpēc es nezinu, vai es vilkšu. Tā kā es ļoti gribu vilkt, jo nenormāli skaista kleita, bet es nezinu, kā lai izlabo to situāciju. Bet jā, tātad šādi parādu balta kleita, arī ar korsetīti, bet šī bija dārgāka, šī maksāja 29 eiro. Šeit gan ir tās stīpiņas. Jā, redziet, šeit krūšu daļā arī ir tāds pats materiāls. Tā kā redziet, kā tas audums sajiet šitādās svītrās. Tieši tādas svītras arī ir šeit, un šo es nevaru izstāstīt. Tā kā lai tu izstāsti šo dekoru. Labi, es uzkāpšu uz kreslu, lai jūs redzat pilnībā. Tātad, jā, šādi izskatās kleita, nedaudz caurspīdīga, tā kā reāli jūs nedaudz redzat apakšvaļu. Bet šī kleita, tik labi pieguļ, tā kā rīktīgi labi visur pieguļ, visur rīktīgi labi der, rokas arī rīktīgi, tā kā reāli izskatās tik labi, tieši kā bildē, materiāls rīktīgi labs, tā kā man nenormāli patīk, bet ir viens bet, krūšu daļā man atkal ir par lielu. Es nevaru, tā kā šeit ir tukšums, tā kā tieši nevis šeit vispār, visur ir tukšums, bet tieši šeit augšpusītē ir tukšums, un no sāna reāli tik labi var redzēt. Tagad es uzvilku krūšturi apakšā, es vispār parasti nenesāju krūšturi, jo reāli nav variantu bez krūštura vispār, jo ja es velku bez krūšturā, tā kā visu var redzēt, no sāna es pagriežos un visu var redzēt, bet ar krūšturi arī, kad es, piemēram, pieliecos vai arī tā kā no sāna pārju, tad tik labi var redzēt krūšturi un tā kā neizskatās labi, un tāpēc es nezinu, ko darīt, vai tā kā
vienalga un atstāt šitā, jo no priekšas izskatās viss riktīgi labi, bet no sāna, ka pagriežās, tad nav labi. Bet es pat nezinu, kā lai izlabo situāciju, tā kā aiznest pie šuvējas, bet tā kā ko viņa izdarīs, jo vienkārši šeit ir tukšums. Es nezinu ielikt mazākus tos podus, bet šeit jau ir tā, stīpiņā. Tāpēc es nezinu, ko darīt. Varbūt jums ir kaut kādas idejas, ko darīt ar šo situāciju. Bet jā, tā ir riktīgi smuka kleita, tā kā man nenormāli patīk pa 29 eiro, tā kā reāli ir riktīgi labi. Vai varbūt jums vispār patīk melnā kleita labāk? Tā kā, kura jums kleita vispār labāk patīk? Man, protams, ka patīk šī baltā, jo šeit ir vairāk detaļu, šī balta tā kā izceļās riktīgi, ja, piemēram, es uzliktu vēl paštonējošo, tad vispār riktīgi izceltos kleita, tā kā viss man nenormāli patīk, bet jā, tas tukšums! Bet jā, tas ir arī viss, es teiktu, kopumā bija reāli labs pirkums. Es nezinu, cik es samaksāju, nedaudz pāri 100 eiro. Kopumā reāli bija labs pirkums, es esmu ļoti apmierināta ar kvalitāti. Protams, man varēja būt nedaudz lielākas krūtis. Tad viss man derētu perfekti. Es noteikti varu pateikt, ka es apakšveļu vēl sūtīšu šeinā, jo man nenormāli patīk kvalitāte un vispār tur ir ļoti cute seti, tā kā tiešām es riktīgi iesaku apakšveļu tur sūtīt. Bet, ja piemēram tev ir mazas krūtis, tad es nezinu, jo visus apakšveļas komplektus, kurus es skatījos, visiem mazākais izmērs bija S izmērs un tā kā it kā viss man der, man ir XS izmērs. It kā viss man der, bet krūtīs var just, ka tas tomēr ir S izmērs, nevis XS, tāpēc es nezinu, ja tev ir mazas krūtis, tad ļoti skaties atsauksmju bildes, jo, kā redzēt, paskatieties, cik es daudz komplektus pasūtīju, man tikai 2 derēja labi krūtīs. Nē, 1 derēja perfekti un otrs derēja labi un pārējie tā kā, normāli. Vispār viņi varēja, kas tā ir pat diskriminācija, viņi varēja taisīt XS izmēru un tad reāli man viss derēt. Bet es nevaru, man tā patīk šitā kleita. Kaut kas ir jāizdomā ar to tukšumu, jo es ceru, ka jums būs kādas idejas, noteikti tad uzraksti man Instagramā privāti, varbūt tev būs kaut kāda ideja, ko man darīt ar to tukšumu. Neaizmirsti piesakot šiem kanālam un uzlaikot šo video, tad mēs tiksimies nākošajā video. Atā!